2026. gada valsts budžetā valdības noteiktās prioritātes ir valsts drošība, atbalsts ģimenēm ar bērniem un kvalitatīva izglītība. Drošībai paredzēta vairāk nekā 448,3 miljonu eiro, kas tiks ieguldīti Nacionālo bruņoto spēku un kaujas spēju attīstībā, kā arī aizsardzības infrastruktūras pilnveidē. Kopējais aizsardzības finansējums 2026. gadā sasniegs 4,9% no IKP, nodrošināt spēcīgāku aizsardzību un drošāku Latviju ikvienam. Ģimenēm ar bērniem paredzēts 94,8 miljonu eiro papildu atbalsts, kas ietver vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā strādājošiem vecākiem, lielāku materiālo atbalstu ģimenēm un bērniem ārpus ģimenes aprūpē, kā arī plašāk pieejams veselības pakalpojums un zāles mātei un bērnam. Izglītībai paredzēts 45 miljonu eiro, kas nepieciešami jaunajam finansēšanas modelim programmu skolā, kas sāks darboties no 1. septembra. Lai pārmaiņas notiktu pakāpeniski, paredzēts arī viens mācību gads pārejas periodam, saglabājot līdzinējo kārtību un dodot laiku skolām un pedagogiem pielāgoties. Tas ir pārmaiņas bērnu labākai nākotnei. Atbalsts paredzēts arī visiem iedzīvotājiem. Minimālā alga pieaugs līdz 780 eiro un neapliekamais minimums līdz 550 eiro mēnesī. Un no 1. jūlija uz gadu samazināsies PVN pamatproduktiem – maizei, pienam, olām un svaigajai mājputnu gaļai. 2026. gada budžets drošākai valstī, stiprākām ģimenēm un gudrākai nākotnei mūsu bērniem.